Čau visiem, te es atgriezu, mēs spēlējam 2x motocross. Un varam sākt. Pirmais, ka te ir ļoti reāla spēle. Jau izbrauca daži. Un te ir ļoti reāla spēle. Es vēl pirmais, te ir ļoti viegli apdītiņos. Te ir ļoti pat vieglāka spēle pasaulē no sacensībām. Februārī jau man būs ģimenēm, un es nofilmēšu video par 20. februāru man būs ģimene, bet ģimenes 21. februārī es nofilmēšu par savu jauno stūri, pie datora pieslēgto. Es no telefona tikai taisu, pirmā vieta, easy. Tagad mēs mēģināsim ar kvadrīti. Es tādu varu, tas ir reālākā. Tagad ar ATV, ar kvadrīti. Un sāk pēc, ātri viņas apdzīsim, kā sūdas. Ja paldies, kā tas ņem. Var pacelt ar kvadrīti riepiņas. Tas nav iegas. Tā no maliņas labi diezgan skatās. Ļoti forša spēle diezgan. Var tā dažreiz paspēlēt, kam patīk motocross. Tas ir tikai domāt dzēniem. Skatieties. Parasti, kā spēle kā spēle. Un te tā. Ceļam vieku, mēs viņam atkal. Tas ir easy. Tagad mēģināsim mēs trikot, visu laiku trikus. Mums kaut kādu celti riepu, kaut kā var tā. Tikai ar moci parasto dievrieti. Jo to kvadrīti es nevaru tādu normāli pacelt. Stipri. Redzēt, mēs varam padāt. Jo tā. Nepatīkot šitā. Var šitā var. Prika var šitā var. Paceļam veču. Paceļam mēs. Blin. Grūti grozīt telefonu. Visai grozīšana telefonu. Auto neko nedara. Ja jūs gribat gāzi dot augšā, tad parasti uzspiežat sarkano. Viss kā var būt. Es jums pat, ka šitais video... Nē, pagā. Es jums pacelšu tāds par viņu. Vēl vienu nospēlēsim mēs. Parasti paceļam ar pacelto riepu. Jo pokrita vajadzēs. Nē. Mēs diezgan sāpīgi mums cilvēkā. Bistaņībā. Es viņu nedrīkst uz galvas neuzsēdos. Man bija viena. Es biju motocrossā biļā. Un tur vienam bērnam kvadratīku uz galvas uzkrita. Es tā redzēju viņu. Nebijos, kas par viņu ar bērnu. Es zinu. Es kaut ko darīju. Pēdējais. Mēs nokritām. Visā finišā. Mums sabrauca sūdi vēl. Tas bija sūdīgi, mēs 7. vietu. Labi, ja jums patika šitas video, liek laiks un uz redzēšanos.